Maikī, GGFest, Geto Games Krekliņš, Geto Games kvalifikācija. Neviens no taviem pirmajiem vaniem, vai varbūt pat pirmais? Nav pirmais. Sanāca arī bišķīt, kad agrāk spēlēja daudz pārstāvēt dažādas komandas gan Lietuvā, gan Igaunijā, bet tāds gribētu teikt, ka pirmais lants Latvijā. Jā, tas, ko es laikam gribēju pateikt par Latviju. Klausies, Lūši bija diezgan cienīgi grupās un tad playoffos, tāds normāls final boss. Kas bija tas, kas varbūt pietrūka, lai aizsniegtos līdz galam, līdz Ventspilī? Es domāju, ka viena no lietām bija pārliecība, kas mums trūka, jo mēs tādi komanda baigi pēdējā laikā daudz nespēlēja aktīvi. Man bija, piemēram, 0 stundas pēdējās 2 nedēļās, pēdējos 2 mēnešos, un visai komandai bija kopā diezgan maz stundas. Tā kā mēs atnācām šeit labi pavadīt laiku, protams, ar cerību kvalificēties. Mēs ticējām, ka mēs to varam izdarīt, bet beigās ieguldītais darbs vasarā atmaksājās tieši izkrišanā. Par sastāvu, vai tas arī bija tāds optimāli labākais, ko Lūšu organizācija, kā organizācija varēja dabūt uz šo turnīru, vai var būt kaut kur jūti kaut kādus caurumus? Zini kā, mums tas sastāvs visu laiku rotē turpa šurpa apkārt, bet es domāju, ka sastāvs bija labs. Protams, pietrūka daži labi rolu spēlētāji, kā piemēram Jasaitis vai Filips ar savu to supportiņu, bet es domāju, ka katram bija sadalīti roli, un es domāju, ka mēs izspiedām maksimumu, ko mēs varējām. Krūti, kā tev liekas, kura komanda varētu uzvarēt šī gada Geto Games festivāla e-sporta kategoriju čempi? Tātad mums ir Aimhouse, mums ir Fraternity, mums ir vēl Jumprava un vēl bija kaut kāds, un Hexokju. Es domāju, ka ja Aimhouse nemainīs savu sastāvu, tad viņiem ir diezgan liels iespējas uzvarēt, bet es domāju, ka tas it kā atšķirās no tā, cik daudz viņi kā komanda vai kā Miksiņš ieguldīs laiku šitās atlikušās 2 nedēļas. Es domāju, tas, kurš ieguldīs vairāk laiku, tas arī uzvarēs. Bet es, protams, esmu pa Jumprovas komandu. Krūti, tas bija Maikijs Mikus Bērziņš, spēlējis LAN turnīrus gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan tagad arī Latvijā. Paldies tev!